Čau, Klau! Pēdējā laikā daudz runā par šo Hermaņa ideju. Hermanis ar komandu piedāvā mainīt vēlēšanu sistēmu Latvijā. Viņi piedāvā sadalīt valsti 17 vēlēšanu apgabalos, tagad ir 5, un no katra apgabala saimā ievēlēt 5 līdz 7 deputātus no vienas lielas, garas deputātu kandidātu listas. Un tā doma tam visam ir tāda, ka viņi domā, ka šādi varētu ievēlēt pašus gudrākos saimā. Es nekritizēju pašu ideju, varbūt tiešām kaut kas ir vēlēšanu sistēmā jāmaina. Es tikai uzdodu jautājumus, lai varētu gan pats, gan arī mēs visi labāk saprast. Bet ja mērķis viņiem nav pašiem ievēlēt sevi saimā, bet tiešām ievēlēt pašus gudrākos, tad es īsti netopu gudrs, kā šī sistēma ievēlēs saimā tos pašus gudrākos. Pēc tās jaunās sistēmas tā lielā baža ir tāda, ka mēs varētu saimā ievēlēt nevis tos pašus gudrākos, bet būtu vēl lielāka iespējamība, ka saimā nonāktu vēl vairāk dažādi influenceri no TikTok un Instagram un bagāti oligarhi, kas vienkārši var nopirkt dārgas vēlēšanu kampaņas un troļu armijas sociālos, nevis tie paši gudrākie. Mums pavisam noteikti vajag saimā vairāk kompetentu deputātu, bet varbūt vērtīgāk būtu noteikt, ka visi deputātu kandidāti pirms kandidēšanas uz saimu varētu veikt kādu kompetenci testu, kurā izvērtētu viņu zināšanas par to, kā strādā valsts, gan pārbaudītu darba spējas, visas citas zināšanas, tad šo rezultātu ievietotu Centrālās vēlēšanu komisijas kandidātu lapās, lai ik viens vēlētājs pirms balsošanas varētu arī varbūt izdarīt informētāku izvēli. Varbūt šādu ideju.